katram ir atbilde, tas var atbildēt, kā jums šķiet šodienas kontekstā, un īpaši, ka mēs šeit jau esam 2 stundas, liekas, ka to sadarbības piemēru ir diezgan daudz un arī diezgan dažādi. Tajā pašā laikā, ja paskatās, cik Latvijā ir muzeji, un tie ir apmēram 120 muzeji, lielāki, mazāki, pavisam mazi, tad tomēr tās sadarbības bija arī, jāsaka godīgi, arī diezgan jāmeklē, lai viņas būtu pēc iespējas dažādas. Kā jums šķiet, kāpēc viņas ir tik sporādiskas? Un kas pietrūkst, lai viņas būtu daudz lielākā apjomā? Šeit var gan radošie cilvēki no radošo cilvēku viedokļa, gan muzeja cilvēki no muzeja viedokļa. Kas ir tas bremzējošais? Kurš grib sākt? Es varbūt varētu nelielu tādu jautājumu un pie reizes arī tādu kā komentāru, tas viss būtu kaut kā kopā. Jo tie piemēri, kurus šodien nācās dzirdēt, mans vārds ir Aija Fedorova, es pārstāvu Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes vēstures muzeju, un tie piemēri, kurus šodien sanāca dzirdēt, īstenībā izveidojās tāda ļoti uzskatāma tendence, ka tās iespējas piesaistīt radošās industrijas lielākoties ir 2. Vai nu apprecēties ar kādu arhitektu, vai citu radošu cilvēku, vai arī, ka ir kaut kāda no radošās vides puses personīgi ieinteresētība caur tām pašām, sadarbībām, draudzībām vai kā savādāk. Un iespējams tas arī varētu būt jautājums tiem cilvēkiem, kas pārstāv radošo vidi. Man liekas, kā Ieva Zībarte, neredzu vairāk aizgāja, vai arī viņai gribējās uzjautāt, teiksim, kādā veidā šī sadarbība var notikt. It kā smalkļūtīgi tika apiets tas finanšu jautājums, bet es domāju, ka tas ir diezgan neignorējams. Tieši tā iemesla dēļ, ka tomēr kaut kādas izmaksas pastāv un nav šī personīgā interesētība. Tad kas ir tas, kas nosaka šīs tāmas un cik daudz cilvēku no radošās industrijas ir gatavi iesaistīties un, teiksim, darboties ne pēc pilnās programmas maksimums attiecībā uz savu atalgojumu vai citām iespējām. Paldies. Es varu savu piemēru nedaudz. Labi, protams, CEO projektēja pa velti, viņai birojas, viņa nopēla naudu un tas nav tik trāk, bet, teiksim, ar pārējiem māksliniekiem, tomēr mums bija naudas attiecības. Viktors Jansons savu darbu darīja pa naudu, mēs nemaksājām, bija ļoti grūti izspiest termiņos laikā, tur bija kādreiz mēneši un pat gads pagāja, kamēr tur, teiksim, viņš dabūja savus 300 lapas, kas vēl tur bija atlikuši. Arī Kristaps zīmēja, tas milzīgs darbs, un cilvēks dzīvo no tā, ko viņš sastrādā. Viņam nav tā, bet viņš nemaz neslēpš. Mums liekas, bija 4 vai 5 tūkstoši honorārs pa visu to darbu, bet tad, kad tas bija gatavs, un viņš zināja, kā es cīnos te pa katru kapeiku, viņš vienkārši pusi bija samaksātuši pāri atklājumi. Tas bija tas viņa ziedojums, bet gluži pa velti nebija. Tad, principā, pa visu šeit tika maksāts. Mans uzdevums bija savākt naudu, un jo tālāk gāja, jo no vienas puses arī palika vieglāk, kad cilvēki redz, ka kaut kas ir, tad var, tā kā pa velti, es teiktu mans darbs pa velti, tas tikai par to. Kaut kur citur jānopēl. Es varu pateikt, ka, teiksim, tie 2 piemēri, ko es rādīju Latvijā, 3, viņi neviens nav par velti. Tur visur ir nauda. Protams, ka tā nauda nav tāda, ko jums maksā, ko es iespējams prasītu jogurta kompānijai vai kādam citam, bet kaut kāda nauda ir, bet kas ir svarīgi, un tas varbūt arī tas, ko Gaļkungs teica, ir, ja cilvēki redz, ka tas projekts ir labs, ka tā ideja ir interesanta, ka tas nav bullshits, tad, teiksim, es pats neprogrammēju. Man ir programmētāji, ja viņi redz, ka es viņiem piedāvāju interesantu projektu, viņi ir ar mieru nākt pretī par kaut kādu, ir dažreiz bijis pa velti arī. Cita cena, teiksim tā. Viņi saprot, ka tas nav komerciālai vajadzībai, ka tas ir, idejai mēs strādājam, lai to latviešu varoni parādīt. Tad tipa pašizmaksa vai kaut kā tam līdzīgi. Bet tad te ir tā, un tas ir, teiksim, reklāmā, tas vienmēr ir daudz skandināts no reklāmas industrijā, tas reti strādā, bet ārzemēs lielais aģentūras strādā. Ir tā, ka, ja tu kā klients pasūtītājs, tu nāc bez naudas, tu saki, hei, man vajag vēstures muzeju noreklamēt, izdomāt kaut ko interesantu.
tad tādā pašā brīdī tu saproti arī to, ka tu atdodi kontroli, ne visu, bet tu vairs neesi tas augstais klients, kas pēc tam sēž krēslā un saka, hei, bet man nepatīk šis, kā ir uztaisīts, man liekas, ka vajag savādāk. Nē, mēs sadarbojamies, mēs strādājam kopā, jo es atlaižu cenu, tu atlaidi kontroli, mēs kopā taisam. Un tad var sanākt labas lietas. Tas process ir radošāks, nav tie rāmji. Jo pēc tam jūs sēdēt krēslā un teikt, ka pabīt to logotipu tur, vai man šitās krāsas nepatīk, vai man, es nezinu, man nepatīk, tu gribi pārkrāsot man tās tumšās velvas, bet es neļaušu viņas pārkrāsot, nu tad tā nav sadarbība. Un vēl viena lieta, kad es tiešām domāju, teiksim, Universitātes vēstures muzejs, es nezinu neko par to tiešām. Tas varbūt ir labi, bet es pieņemu, ka tur ir daudz interesantas lietas. Es pieņemu, ka var būt tā, ka jūs vien paši nevarat uztaisīt reklāmas kampaņu, priekš sevis, jo jums nav naudas. Bet ko var izdarīt, var mēģināt atrast kaut kādas sadarbības partners. Iespējams, ka tas varbūt ir tas pats jogurts. Ja viņš pēkšņi saprats, ka vienkārši uztaisīt 30 sekundžu klipu un laist pa televizoru, kur viņš neskatās, kas maksā lielu naudu, ka varbūt kopā ar Vēstures muzeju viņi var uztaisīt, jūs kopā uztaisat projektu, kad gan viņiem ir labi, gan jums ir labi. Tas, protams, nenozīmē, ka jums jāpiek ar Latvijas Universitātes vēstures jogurta muzejs. Tā nevajag darīt, protams. Muzeja jogurta. Tas gan aiziet nedaudz no tās galvenās tēmas, bet tas arī ir jautājums, ja te tika pieminēts, ka muzeja reizēm atrodas vēsturiskās telpās, bet tad ir jautājums, ko darīt, ja muzeja ir saslēgta tieši šis te konkrētais piemērs ar tik monstruozu iestādījumu pozitīvā un arī netik pozitīvā nozīmē, kā senākā Latvijas augstskola, kurā ir savs tēls, akadēmisks, un kurā varbūt gluži nokrāsot rozā griestus, velves un pielikināt zeltains pumpiņas, es, protams, to vienkāršoju, nav tik tā radošā brīvība liela, bet es saņēmu atbildi. Es pieņemu, ka tas ir tikai jūsu galvā, ka patiesībā tā nav, jo mēs šobrīd esam sākuši sadarbību par tik monstruozu. Man teica, ka viņi ir monstruozi, viņi patiesībā nav. RTU izrādās ir ļoti atsaucīgi un neinteresēti, un mēs taisam pāris projektus šobrīd kopā, un tur viss notiek. Tur nav tā, ka tur kāds vajag ierobežot. Bet šis ir diezgan konkrēts gadījums, ko tu pieminēji ar savu muzeju. Bet man liekas, ka mēs nedaudz novirzamies arī finanses ir viena lieta, bet tomēr uz ko es vedinu, uz to, kāpēc iniciatīva gandrīz visos pieminētajos gadījumos ir nākusi no ārpus muzeja. Vai tas ir pašapziņas jautājums, vai tas ir finanšu jautājums, vai tas ir kaut kādu vēl uzstādīto normu jautājums, varbūt muzeja gribas to kaut kā norēģēt? Es domāju, ka nenāk. Principā visi tie piemēri, ko es rādīju, viņi nāk, ka tā ir mūsu idejas, un mēs viņas realizējam un vajag tikai gribēt īstenībā. Es neredzu to problēmu, Un tiešām, kad varbūt te ir tas reklāmas industrijas triks, vispār ir lieta tāda, kad, tu nedrīksti darīt lietu, ja tu par viņu nededz, Un ja tev ir tā pārliecība, tad arī viss durvis atverās un viss notiek. Tas, ka mūsu valstī nav šīs kultūra politikas, mums nav tādas programmas, kā, piemēram, kā mēs dabūjām izcilu Marimekko izstādi, par kuru mēs gandrīz nesamaksājām, ne santīmu varētu teikt, kuru visu mums uztaisīja transportu, visus vispār izstādes finansējumus, apmaksāja Somijas valdība, jo Somijas valdībā ir programma Somu kultūras eksports, tā ir programma. Tā ir tā radošā industrija, kas mūsu valstī šīs stratēģijas nav. Mēs strādājam, mēs veidojam šīs izglītības programmas ar bērniem, kas ir vispār superīgs. Un tie, kas zina, tās izmanto un skolas nāk, un viena klase, tad nāk tie skolotāji, kas jau ir apgūši, pie tam ļoti interesanti tā sinerģija īpatnēji, kad mūsu muzejā ir. Es jau meitenēm šodien pārjautāju, cik mums krievu skolas un cik latvieši nāk. Jūs saprotiet, 50/50. Nav tā, ka mēs esam tikai latviešu muzejs. Bet tas, pateicoties varbūt Vasiljeva izstādēm, jo tā ir krievu auditorija. Bet ir šī te problēma, kad īstenībā muzeja darbinieku atalgojums ir nožēlojams. Idejas un iniciatīva ir ļoti laba, bet mēs par tos cilvēkus nevaram kaut kādā veidā novērtēt. Par to diskusiju mēs diskusiju par naudu. Tur ir tās, ka izglītības ministrijai ir nauda, un tas sauciens, kad nauda seko skolniekam, viņš kaut kā
uz muzeju un uz kultūru viņi kaut kā Bet tajā pašā laikā, tajā pašā laikā, ja mēs tagad sakam, ka no muzejiem ir iniciatīva, no radošām industrijām ir iniciatīva, ja mana tēze par to, ka tomēr galvenokārt sporādiski nāk tikai no radošām industrijām un muzeja neizrāda pietiekamu iniciatīvu, ja Inese tā kā to apšauba, bet kāpēc tad ir maz šādu piemēru? Vai daudz? Piemēram, mums taču ir, ja mēs šodien, es varēju atrast tikai par nacionālajiem muzejiem runājot, piemēru tādu, respektablus piemērus no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, ko mēs vēl pieminējām, motoru muzeju, kino muzeju. Tajā pašā laikā mums ir Rīgas vēstures kuģniecības muzejs, liels muzejs. Nacionālais vēstures muzejs gan ir ar Nice Place viens no tiem, ko mēs gribējām pieminēt šodien. Tad mums ir Turaidas muzejs, Rundāles muzejs, palīdziet, kas ir vēl nacionālas nozīmes muzeji. Vārdu sakot daudz. Jautājums varbūt bija citādā veidā, ka faktiski jautājums ir par to, vai daudz muzeju ir labi, vai daudz muzeju slikti. Jo man liekas, ka Igo ir viens muzejs dzīvoklis Parīzē, bet Rāņu muzeja, man liekas, ir 6. Un tur tā kā nevis mēs lepojamies, ka mums ir daudz, varbūt, ka dažiem labiem pietiekās, un ka dažiem labiem pietiekās nauda, ka to, tā kā mums gribās, bet mēs nevaram. Un tā iniciatīva nāk no profesionāļa, vai viņš strādā muzejā vai industrijā, vai nāk. Principā no profesionāļa. Cilvēki, kas strādā tur, kur viņam gribās, un dara to, ko viņam gribās, un līdz ar to viņš dara to profesionāli, viņš saņem atdevi, bet, protams, ka tur ir iejaukta sabiedrība un valsts, bet tajā pats galvenais ir tā, kā, pamēģiniet uztaisīt izglītības reformu vai aizslēgt muzeju, ja? Tā kā varbūt tā. Jums liekas, ka būtu skaļš blīčķis? Man liekas, ka nē, vienkārši neviens neuzņemās iniciatīvu to darīt. Aiziet muzejus? Sliktus muzejus. Tur būs to, vai mums ir laba izglītība. Ķīnas mēģina kaut kā vērtēt augstu. Pamēģiniet kā šobrīd. Bet mēs atkal tikai nedaudz citā lauciņā, bet tas nozīmē, ka jūs esat par to, lai tā proporcija starp labiem muzejiem un sliktiem muzejiem arī pastāv. Viņi visur pastāv. Jā, tad arī, cik liela jau? Pieņemsim arī to radošo industriju un muzeju sadarbības piemēriem. Viņi arī normāli, ka ir, tik, un viņi ir izcili, un ne vairāk, un viņi izšķīst tajā savā izcilībā. Viņi nav izcili, viņi ir adekvāti varbūt. Adekvāti tiem labajiem muzejiem? Tam kontingentam, valstī un visam tā kā saistībā. Es lielā mērā saskatīju patiesību Zībārdas kundzes teiktajā, ka muzeji tā kā komunicē kaut kādai sev pietuvinātai auditorijai, un tāpēc viņi nespēja ieinteresēt varbūt to industriju pārstāvis, kuri tā kā varētu tālāk attīstīt to, ko viņi piedāvā. Jā, es varētu komentēt, nolaižoties tā mazliet uz zemes, prom no politikas un visām citām lietām, jo mana pieredze tāda, ka es arī muzejā ilgus gadus strādājusi, tad no muzeja aizgājusi un tagad muzejā dažādās formās atgriezusies, līdz ar to faktiski to vidi, es atļaušos teikt, pazīst ļoti labi. Un te es gribētu teikt, ka atcerēsimies, ka viss pamatā ir cilvēks. Un Ines pilnīgi pareizi teica par savu muzeju, jo Ines šai muzejā ir var teikt, jauns cilvēks, ir dizaina muzejā ieviesus visu šīs jaunās lietas, bet ir jāsaprot, vismaz kāda ir mana pieredze un tieši ar Rīgas muzejiem, un tā kā mēs strādājam arī kuģniecības muzejā, tad man arī ļoti, teiksim tā, savadabīga pieredze, ja? Tad lielākoties muzejā strādā cilvēki, kur tur strādā gadiem, ļoti daudziem gadiem. Desmitiem. Jā, desmitiem. Līdz ar to nereti muzeja darbinieka viņa atbildības, teiksim, fondi, muzejos ir fondi, tās lietas, kas tur tiek glabātas, tiek saucas par fondi. Krājumi, jā. Viens glabā gleznas, otrs grafiskus un tā tālāk.
Ja šis cilvēks par šo krājumu ir atbildējis 20 un vairāk gadu, saprotiet, tas ir viņa bērns, vairāk kā bērns. Ja? Un nereti, ja tu palūdzi šo bērnu izlaist viņam no rokām, tad tas ir apmēram tā kā Venēcijas tirgotājā, ja? Izgriezt sirdi ārā. Nu, tā ir realitāte. Un tāpēc faktiski tas mainās tikai nesen, mainās ar to, ka muzejos sāk strādāt šajās komunikāciju daļās jauni cilvēki, pilnīgi ar citu skatījumu, bet krājuma daļās lielākoties, kā mēs zinām, vismaz minētajos 5 Rīgas struktūra vienību muzejos, arī Rīgas kuģniecības muzejā, ja, piemēram, strādā cilvēki, kas to glabā gadiem. Un ar viņiem saruna par to, ka varētu ar viņa bērnu izdarīt kaut ko viņš vispār nekad nav darījis. Tas arī Ievas, teiksim, komentārs Zīberts bija ļoti precīzi, ja. Nereti ir gara un sarežģīta diplomātiska sarunu rezultātā varbūt kaut ko var panākt. Bet droši vien interesants jautājums ir, kāpēc ir tik maza kadru mainība? Jā, nu tā ir labā puse droši vien. Pie šī jautājuma, mēs aktualizējam arī jautājumu par profesionālo kontinuitāti un mainību, jā. Bet tas es negribētu tagad iedziļināties, jo tas ir atsevišķas diskusijas jautājums, bet tajā pašā laikā daļēji piekrītot tam, ko tu teici, man tomēr liekas, ka arī šajā diskusijā, šajā prezentāciju daļā pavīdēja arī ļoti labas sadarbības piemēri. Es nedomāju, ka Ksenakam vai Dortānam ir žēl, ka no viņu kolekcijas kādu priekšmetu gandrīz vai izstumj tiešām fiziskā veidā un rāda kamerai, ja, un viņu bērni tiek izlikti apskatē un apbrīnošanai. Tāpēc tā tiešām ir ļoti interesants. Viņi vienkārši ir redzējuši, kā izskatās sižets, ja mašīna vienkārši stāv muzeja telpā pie palēkas sienas, un viens onkls par to stāsta, un viņi redz to otro piemēru, ka kāds ar to mašīnu brauc. Un tad atnāk arī tie apmeklētāji, viņiem ir tā īstenības sajūta, ka tās mašīnas visnībā kustās, ka viņas nav vienkārši kaut kāds dzelzgabals, kas tur nolikts. Un arī kadrāts izskatās saistā. Jā, bet īstenībā motoru muzejs kā tāds arī ir salīdzinoši jauns, un tur tā attieksme ir savādāka, bet tāda muzeja kā... Viņš ir kaut kāda pārvis. Nu, tā kā jā, bet es piebilstu to krātos darbu, vai ne? Man bija gan kauns atzīties labu brīdi. Bet es esmu nostrādājusi 10 gadus tieši Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā un arheoloģijas nodaļas krātuvēm. Un es varu atbildēt uz šo jautājumu, kas notiek krātuves darbinieku sirdī, ka kāds ierodās ar priekšlikumu kaut ko darīt ar to krājumu. Vai ne? Tas ir pirmkārt jautājums par šo elektronisko uzskaitu sistēmu, kas muzejiem nav. Vēl jo šobrīd viņas nav. Tas nozīmē milzīgu, ja jūs pie mums atnākat, tas nozīmē milzīgu darbu ar rokām, tikai ar savu atmiņu, ar prātu, jo nepastāv tāda kartotēka, kuras var ielūkoties un pārredzēt šo krājumu. Kāpēc to neievieš? Viņu ievieš, bet tur ir milzīgi... Mēs tagad sākam, un es arī brīnos, man likās arī, tagad visi datori ir, nauda arī pietiekama. Nē, vajag uz papīra. Nē, es nepiekrītu. Es nepiekrītu, nav taisnība. Atkal tā ir vēl viena izdrukāt, un tāpat iešūt tajā. Bet neradīsim mītus, kolēģi. Pirmkārt ir kartotēkas, kas, es atkal nevienu neaizstāvu, bet mītus nevajag radīt. Ir kartotēkas, kas ir pagaidām papīra kartotēkas, bet liela daļa Nacionālā muzeja kopkataloga ir savadītas elektroniski. Tas, ka viņa nav pieejama publiski, atbildi uz jūsu jautājumu sekos. Es domāju, ka šīs nedēļas beigās vai nākamās nedēļas sākumā Creative Museum blogā intervija ar Unu Balodi, kas ir Nacionālā muzeja kopkataloga ieviesēja. Mēs tieši runājam par otro kārtu, un viņi tajā intervijā tad atklāsies, ka līdz septembrim, oktobrim otrā kārta tiek palaista ar visiem attēliem. Viss Nacionālais muzeja kopkatalogs, cik vien ātros tempos muzeja spēja viņu apstrādāt, tik viņš tiek palaists sabiedrībā. Cita lieta ir atkal par finansējuma lietām, un tas, ka strauji mainoties laikam kopkatalogs ir sākts veidot pirms 8 gadiem. Un arī otrā kārta, ja mēs skatīsimies pašlaik, visdrīzāk, piemēram, no tava viedokļa, viņa liksies nedaudz oldschoolīga, ja? Vai arī no kāda jaunieša viedokļa? Es uzreiz pateikšu, jā.
nevis old schoolīgi, bet vienkārši tie cilvēki, tā kompānija, kas to visu izveido, to, jā, kad viņi ir, viņi vienkārši nav pārāk gudri cilvēki. Viņi ir... Vēl pie tam ir digitalizēta ļoti maza daļa. Nē, tev nav taisnība, ka tu viss būs. Tas ir mums, ir mūsu, es pateikšu konkrēti ar maniem krājumu glabātājiem. Visi tikko, protams, tas bija jādara līdz gada beigām, jo Eiropas naudas jāapgūst, visi izgāja, es domāju, visi muzeji zina, šitos tiek izpēdējos kursus, ja, un apmācības vienkārši, kad es domāju, ka mūsdienās, jūs ar maku strādājat, tas ir viss tik vienkārši, ja, labi, mums ir PC visos muzejos, labi strādājam, bet vienkārši, ka tā visa sistēma ir izdomāta bez gala sarežģīta, un es nesaprotu, kāpēc, jo, piedodiet man, bija viena Norvēģu aktuālā filozofa teiciens, nepārtrauc, ir, nav nekāda prasme pateikt gudras lietas sarežģīti. Galvenais, tā lielākā prasme ir pateikt gudras lietas vienkārši saprotamā valodā, un arī šo sistēmu varēja radīt loģisku. Bet, Ines, tur ir viena cita lieta. Tas ir tas, kad, sākam ar to, kas ir muzejs, jo faktiski tas darba uzdevums tiem, es pat īsti nezinu, kas tagad taisa to, es nezinu, personīgi, kas to taisa. Bet darba uzdevumu neviens muzejs nevarēja nodefinēt, jo motoru muzejām bija citi parametri, kas tur ir, saproti, teiksim, muzejām citi. Un viņi tā kā, mēģināja apvienot, un tad es domāju, ka ir tas iznācis, tas, kas ir iznācis. Tas nav to programmētāju problēma. Problēma ir atbildēt uz jautājumu, kas ir muzejs vispār, un kas ir muzeja kopkatalogs. Tā ir tā problēma. Ja man jāiemet muzeja lauciņā akmentiņš, tad es teiktu, ka tur problēma ir iespējams gan tas, ko tu sāki zināmā mērā, kad nedaudz klamzīga programmatūra, tajā pašā laikā man šķiet, ka nespēja nodefinēt konkrētu uzdevumu, ko mēs gribam ar šo panākt. Tajā pašā laikā, ja mēs to uzdevumu nodefinējam, es domāju, ka tad, kad septembrī atvērs, tas būs labākais rezultāts, ko mēs kā nozare, sadarbojoties ar KIS, esam spējuši. KIS ir kultūras informācijas sistēmas. Tas ir tāds, gandrīz vai, nevis lamu vārds, viņš jau ir tāds mīļvārds patiesībā. Bet, tas ir tā iegājies muzejnieku leksikā. Bet es domāju, ka tas ir labākais. Tajā pašā laikā atgriežoties pie tām industrijām, tajā brīdī, kad septembrī vai oktobrī tas tiks publiskot, es domāju, ka tā ir vēl viena veida sadarbība, jo tajā brīdī plašāka sabiedrība, arī radošās industrijas, radošais sektors ieraudzīs arī to vizuālo materiālu, kas līdz šim ir gadiem. Jūs zinat, ka daļā muzeja ir tikai, pieņemsim, 0,5% krājuma vienību ekspozīcijā publiski izstādītas, ja? Kas nozīmē nenormālas vērtības, kas glabājās, bet to apjomu dēļ nav varēts parādīt. Un tā ir tā iespēja. Un atgriežoties pie tās intervijas, tad mēs arī runājām, ka otrā kārta tiek palaista tāda, kāda viņi ir, bet tajā pašā laikā sistēmas uzlabojumi tiek paredzēti. Kas nozīmē, ka visas šeirošanas, zoomēšanas kādā brīdī arī parādās un ekrāna tapetes un vispār, un uz to laiku arī tas būs droši vien novecojis un būs jau atkal jaunas lietas. Es vienīgi pateikšu, man liekas, ka tā nav absolūti, tā nav tik liela problēma. Jo, kad par to pašu likteņzirgu, es nezināju, kas tas ir par autoru, es nezināju, kā to gleznu sauc. Es vienkārši googlēju, ierakstīju baldzirgs, kā pāršķēpu, bišķi pameklēju. 5 minūšu laikā es atradu attēlu, es atradu autoru, atradu, kur viņš ir. Protams, ka varbūt tur likās, ka mēs to gleznu iznesām ārā. Protams, ka nē, mēs vienīgi palūdzējām bildi, par ko gan mums nācās samaksāt diezgan lielu naudu, bet labi, ok. Mēs dabūjām failu, mēs viņu izdrukājām, uzvilkām uz rāmi par savu naudu, un kamerā izskaties, ka tā ir īstā bilde. Protams, ka tā nebija īstā bilde. Mums prātā nenāca prasīt, nesiet ārā bildi. Bet super, ka tu to pieminēji, jo man atkal liekas par tām sadarbībām runājot, un arī par tiem, nedaudz, tā kā klupšanas akmeņiem. Pieņemsim, ja ir sadarbības vienošanās un muzejs saprot, ka viņiem ir izdevīgi, ka jūs to uztaisat. Mēs iespējams nepareiz gājām, jo mēs gājām kā tas patiesībā tik taisīts žurnālam Deko un muzejs, viņam bija iespēja arī būt klāt, iespējams, ka mēs nenokomunicējam to pareizi. Vienkārši tur radās kā, hei, mums ir iespēja nopelnīt naudu mums nav. Nē, tā nauda, ka tur ir ministru kabinetā apstiprināts centrāls. Turpat nav ne pa labi, ne pa kreisi. Tur nē, mums sanāca viss klāt, viss kārtībā. Tur nav apvainojums pilnīgi.
Man ir vēl jautājums, kā vērtēt par sadarbību ar muzeju. Mēs jau saprotam, ka tā sadarbība bija tāda epizodiska, bet vai bija kaut kādas problēmas sadarbojoties, vai tas ir tikai tāds pozitīvās sadarbības piemērs? Ne jau tādēļ, ka tad, kad Jānis Jubalts izdomāja, ka viņš šo fotosesiju grib mākslas muzejā, tad es atradu internetu mājaslapā komunikāciju daļas cilvēkus, piezvanīju, bija ļoti laimīgi, ātrāk sagaidīja, vēlāk... Biļeti bija apmēr? Nē, tur bija fotogrāfi, tur bija, tā kā līdz ar to tas bija... Nekāda problēma nebija, un arī toreiz, tad, kad, kā jūs minēju, šo Antonu izstādīju, tādēļ, kad es biju tur kā mārketinga cilvēks pie tā projekta, jo tādēļ, kad šī mūsu kopīgā, tā teikt, draudzība un sadarbība, un tur arī bija ļoti, ļoti pozitīvi, un arī loģiski grupa bija izstādes atklāšanā. Antonam tieši dzimšanas diena 50 gadu bija uzdāvināt dāvanu, ko pēc tam, protams, visur nopublicēja, līdz ar to nekāda problēma nebija. Vai no jūsu viedokļa, jūs tomēr gribat blank viedokļu, jūs tomēr gribat visdrīzāk ieskatīties arī ne tikai ekspozīcijas darbos, bet gribat tomēr, vai jūs balstaties uz to redzamo daļu krājuma, vai jūs izvēlaties parakāties? Jā, nav redzamā daļā, kas ir uzkrājums. Nē, tas viss ir, ko piedāvājam, pašiem ir interesi, un tad apskatāmies, kas mums pašiem šķiet, kas uzrunā, un ko mēs varam vai no ar sievspiedu, vai digitāli uzbrukāt. Arī ļoti labi bija sadarbība. Mēs taisījām fotosesiju tagad, kas vēl arī Nacionālajā mākslas muzejā vēl pagrabā tur bildējām. Protams, bija tas, kad mēs nedrīkstam pieskarties tur, mēs nedrīkstam šito, bet tādā ziņā dariet, ko jūs vēlaties. Ļoti pretīgi nākoši. Jā, mums ir tā kā divas puses, kas iespēdo principā to sadarbību. Bilžu ziņā viņi mūs neiespēdo, mūs neierobežo tas, ko mēs paši izvēlamies un atrodam, kas mums liekas interesants, un tas, ko mēs veiksmīgāk un auditorijai saistošāk varam realizēt ar tām savām tehnikām. Tie ir kā tie priekšnoteikumi, te noteikti nav šits tur pa labu vai šito neaizst. Mums tikai pozitīvi vārdi. Es gribētu pateikt Anna Balandina, Latvijas Nacionālais mākslas muzejas komunikācija nodaļas vadītāja, ka mēs patiešām, jebkādas šādas piedāvājumus no malas ar zirgu mums sanāca tur tāda apkārt ceļa, diemžēl, bet ar prātu vērtu mums sanāca patieši uz Mēs sasvanījāmies? Jā, mēs patiešām komunikācija nodaļas Anna man arī ieteica. Mēs vienmēr izvērtējam visu šīs sadarbības un šo apusējo izdevīgumu vai apusējo ieguvumu un cenšamies tiešām neradīt šos te kaut kādus žogus tam, lai pie mums ienāk, tāpēc, ka man liekas, ka tikai tā turpmāk ir jāstrādā un jāturpina, jo ņemot vērā šo pašu faktu, ka šis finansējums tiešām samazinās un nepieaug jau konstanti diezgan ilgu laiku, tad tas, man liekas, ir vienīgais ceļš arī muzejam. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs tiešām cenšas šādi etapu iet, un es domāju, ka mums viss notiek ar vien labāk un ir vienkārši jāturpina. Bet tevis minētais atgriežas pie Jāņa minētā par to, ka tie daži labie piemēri tad ir un viņi arī turpina ražot vēl labus piemērus. Bet kā piemēram bija pirms kādiem gadiem un jau pirms vairākiem gadiem, pieņemsim sadarbībā ar Čaka muzeju vai Vāciešu muzeju. Es pieņemu, ka tas bija toreiz tāda takas iestaigāšana, vai ne? Kad vēl tas viss bija ļoti jauns, visas digitalizācijas lietas un multimēdiju lietas muzejiem, vai tajā brīdī tur bija kādas aizķeršanās, un vai tagad situācija Ventspils muzejs, pareizi, paldies Inese. Es pieņemu, ka Ventspils muzejā bija nedaudz cita situācija. Ventspils muzejā vajadzēja Eiropas labāko muzeju, loģiski, vienkārši. Mēs vienalga grozīsimies kā gribēsim, mēs vienalga neatrausim šīs lietas no tā finansiālā, bet es domāju, ka ir labie piemēri. Mums ir šobrīd 3 lieli projekti Latvijā. Mums 3 lieli projekti ārzemēs, 3 lieli projekti Latvijā. Vienkārši es neredzu atšķirību, jo faktiski ir taču daudz un dažādas iespējas. Ir arī tie Eiropas fondi. Vienkārši tas ir profesionālisms no muzeja puses, mērķa skaidrība vispār. Un ir tādi projekti, kas
kur mēs uztaisījām projektu un pirms krīzes izbeidzās viss. Ja? Šobrīd ir pagājuši 2-3 gadi, ir atjaunojusies kustība un projekts ir tālāk. Ceļ augšā viņi, ja? Jā, tieši tā. Un es domāju, ka viss ir kārtībā. Tad varētu būt, ka tas ir tāds varbūt manis kaut kāds jaunības diena tas, bet man tomēr liekas, ka bišķiņi varbūt ir tas ar tiem muzeju daudzumu. Jo nevienmēr daudz ir labi, ja? Un tas ir tas, ka... Jo muzeja vārds jau nav aizsargāts, patiesībā jebkurš... Jo pa muzeju jebko, tagad tu paskaties kaut kādā tādā plašā, ja kas muzejs ir viss. Bet, akreditēties kā muzejam, un mēs vienalga kaut kā tur tomēr palikt, jo ļoti negribās nokļūt birokrātu pārvaldībā. Mēs esam privāti, sabiedriska organizācija, bet pēc likuma privāti, un tikai pasaka Dievs. Bet man liekas, kā ar privātiem muzeji, jums gan nebūtu kauns saukties par muzeju. Bet mēs negribam. Memoriāls. Bet tajā pašā laikā ar privātajiem muzejiem akurāt ir tā diezgan labi piemēri, ka privātie muzeji nes kāpēc. Visdrīzāk tieši tāpēc, ka privāti spēja piesaistīt arī lielu daļu dotācijas. Mēs gan atkal novirzamies no radošām industrijām, ja? Bet tas visdrīzāk atgriežās pie konkurētspējīgas vides, kas visdrīzāk rada arī konkurētspēju arī komunicēšanā ar sadarbības partneriem, jo vai nav tā, ka mēs tagad arī nonākam, tā kā sākot kopsavilkt, ja, jo mēs esam laipni, mums ir laipni sarunāts, ka mēs būsim līdz 8 šeit. Bet kā vienmēr radoši izpaužoties mēs iekļājam, bet vai nav tā, ka tas sāk izskatīties pēc tā, kad, tomēr mēs sakam, kad tas radošums pirmkārt ir proporcionāls tam ekonomiskajam ieguldījumam. Viena lieta, vai muzejs jūtās, pieņemsim, mēs tagad runājam, Nacionālajā muzejā ir labi projekti, Kino muzejā ir labi projekti. Ja? Tajā pašā laikā atsaucamies uz zemiem algām un zemo pašapziņu. Ja? Tas viss ir ļoti saistīts. Jā, Man tikai vēl piedod par to iepriekšējo, par to, ka reizēm sanāk apkārtceļ, tā kā jums sanāca, bet pirms tiešām par to, vai vispār šo radošo industriju pārstāvi vai jebkādu citu potenciālais sadarbības partneri pat nojaušt, ko viņiem muzejā ir jānāk iekšā un pie kā ir jāvēršās, lai attīstītu tālāk sadarbības projektu. Tas ir jautājums, man liekas, kad šīs izpratnes pat īsti nav. Ir labi, ja tu zini mājaslapu un tu vari atrast šo kontaktu, bet man liekas, ka ļoti bieži muzejs ir kaut kā zaudējis šo bumbiņu savās rokās, šo lomu noteicošo, jo ļoti bieži notiek paralēli saistībā ar muzeja krājumu. Piemēram, muzejs par to uzzina pēdējais. Tas varbūt ir tāds temats, kur muzejs var uzrunāt sabiedrību, ka hei, mēs esam atvērti, jūs piedāvājat, nāciet pie mums, piedāvājat, apskatīsimies, vai tas mums dara vai nedara, vai varam vai nevaram un strādājam tālāk. Tas principā, es šaubos, vai Latvijas mēdī noraidītu tādu ziņu, vai kā, ja tiešām kāds vienkārši uzņemtos to un izdarītu kaut vai pa visiem vienu reizi, ka rekur šitādi ir kontakti un reku nāciet pie mums, mēs esam atvērti. Jūs varat vienkārši, tas pilnīgi no gaisa uzreiz pagrāts piemērs. Ir ļoti labs latviešiem art direktors klubu. Katru gadu tās atvords. Atvordos ir tāda lieta, kad arī klients var iesniegt savu brīfu, ko visi reklāmisti var darīt. Viņi to mēģināt atrisināt, labi risinājumus tam problēmai. Un pēc tam tas cilvēks, tā kompānija, kas iedos to brīfu, viņi izvēlās labāko. Kas laikam nekad nav noticis, tad arī viņi var realizēt to ideju, bet es zinu, ka līdz šim laikam tā nav bijis, bet kāpēc, lai muzeji nebūtu pirmie? Kāpēc tam ir jābūt kādam lielam, telekomunikāciju kompānijai, kāpēc es nevaru būt Latvijas Nacionālais muzejs vai Smiltenes etnogrāfiskais muzejs? Vienkārši izdomājiet atraktīvu veidu, balvai, jūs droši nevarēsiet iedot iPadu pretī, bet tur iedot kaut ko citu, varbūt tā ir Porvīša glezna. Tas ir jautājums tāds vispārīgi, vienkārši par to, kā mēs sevi nozēm, kā sev nokomunicējam, vai tas cilvēks no malas, kuram varbūt ir šī ideja, vienmēr zinu, kā atrast to ceļu pie. Un es domāju, mēģiniet vienmēr domāt tās idejas traks. Es tikko pateicu atdot Porvīša gleznu.
Tas tāpat par sevi ir ziņa un sensācija. Vienkārši vajag izdomāt, nu, kā izdarīt tā, lai jūs varat. Jā, mēs pieļaujam konkrēti piemērus. Es domāju par to, ap ko vispār šī saruna beigās rotē, un manuprāt, tā tiešām rotē ar to cilvēku, par ko jau taisni runāju. Labi, tiek iezīmēts, ka ir kaut kādi slikti muzeji, labi muzeji, tiek iezīmēts tas, ka muzejiem nav finansējumi, tāpat laikā ir zināms, ka muzejos tomēr cilvēki strādā. Man liekas, ka... Mēs atkal nepastāvīgo finansējumu. Jā, jūs esat radošie, jā, jūs pārstāvat tos, kur tagad nāk pie muzeja vai tos, ar ko muzejs var sadarboties, bet muzejs vairāk, man liekas, ka tiešām pats svarīgākais ir tas cilvēks. Kas tajā muzejā sēž, jo viņš izdomā tās idejas, viņš arī iet pie cilvēka, vai arī cilvēks nāk pie viņa. Un ja tajā muzejā tas cilvēks nebūs, kurš būs atvērts, kuram būs idejas, kurš būs gatavs tur, strādāt kaut kā par to mazo atalgojumu vienalga, tad arī nekas nenotiks. Un tad, principā, tas labais un sliktais muzejs tiešām iedalās tajā, vai tur ir cilvēki, kur ir gatavi idejām. Bet arī svarīgi, uz kā viņš sēž, tas labais cilvēks. Vai ir uz kā sēdēt vai nav, jo es par to vairāk runāju. Nevis par labu vai sliktu muzeju, bet runa ir par to, uz kā viņš sēž vispār. Vai tikai uz leģendas, vai tikai... Un galvenais, ka īstenībā jau faktiski muzejs jau var būt, kurā nav nekas, šeit ir labs piemērs tam, ka nekas nav, tev tā kā, mantas te nav. Muzejs, vēsturiskā izpratnē bija Angļu muzeja, vitrīnas vispār piekrāmētas vienalga, ko piekrāmētas, tas bija muzejs, teiksim, ja. Šobrīd muzejs var būt arī, bet ir svarīga tā, tas ir labs vai slikts, tas stāsts, ko viņš grib izstāstīt. Jā, bet stāstu rada tas cilvēks. Jā. Viņš var arī... viņš interpretē. Viņam ir jābūt pamatam. Tas nav stāstu muzejs. Bet par cilvēku un stāstu runājot, es atnācu ar nokavēšanos un es dabūju izmaldīties. Un te nebija cilvēks, tas cilvēks šeit bija Žans Lipke. Vienīgais un stāsts bija mana maldīšanās un... Bet tas bija mūsu plāns. Jā, bet tas ir vienkārši, piemērs arī tam, ka mēs dzīvojam tajā laikā, kad arī tas cilvēks, viņam ir kaut kāda loma tajā stāstā, bet viņam nav jābūt klātesošam. Bet tad mans liekas ir fantastiski, ka šis ir Rīgā grūtāk atrodamais muzejs. Tas ir, ka es kādam pasaku, tad uzreiz jau vairs nav vienkārši muzejs Vecrīgā. Intriga tā ir, jā. Tāpēc arī tas labirints un tāpēc, ka... Es domāju, ka nomazās balstajiem. Jā. Mēs uzliek. Neatradāt? Acīm redzot. Es gribētu teikt, ka Līgā ir pilnīgi taisnība, ka viss sākās ar cilvēku. Ja? Un man ir bijusi tāda iespēja, ka mēs bijām taisījām projektu kopā ar Aivaru Leifu un Andri Vitoliņu savā laikā par naivo mākslu Latvijā. Un mēs apbraukājām krustišķērs ekspedīcijās visu Latviju un arī, protams, vietējos muzejus, dažādus novadu. Ja? Un tad es teikšu, ka man ļoti tas dažāds priekšstats un ir svarīgi, ir varbūt lielāk, es neteikšu, nenosaukšu vārdus, ir lielāka pilsēta, ir mazāka pilsēta. Un bieži vien tais lielākajās pilsētās tie muzeji bija štruntīgāki nekā kaut kādās mazās vietās, un pilnīgi brīvprāt, bet vienkārši tu redzi, ka tas cilvēks, viņam deg acis, viņš ņemās un tur viss ir, un viņš zina, ko viņš grib, un viņam ir tā mērķa, misijas apziņa, un viss ir kārtībā, un kaut kas, kur ir pils, un viss tur viss drog, tur viss kaut kā, un tā un šā, un naudas nav, un tā latviešu mūžīgā vaidēšana, un nekas nenotiek. Un ir kaut kas, kur nav nekā, un viss notiek, tāpat kā ar Lipki. Un kas tur bija? Ņēmāt un uztaisījāt, gribējāt, Un principā tas ir viss pamatā, un bez tā nekas nevar notikt. Es gribētu tomēr nedaudz atgriezties pie, nevis nedaudz, bet mēģināt atgriezties pie tās diskusijas galvenās tēmas, jo mēs tā kā sakam, radošs muzejs būs tad, ja būs radoša personība, vai radoši projekti būs tad, ja būs radoša personība. Tajā pašā laikā, vai nav tā, ka es uzdešu vienu jautājumu tikai padomāšanai, kāpēc jums šodien šeit visiem mirc acis? Vai ja tiem, kuriem nemirc, vēl nesat izgājuši pa ekspozīciju, kāpēc viņus jums mirdzēs? Aiziet, tad apskatiet, Kāpēc?
Žanim Lipkiem varēja atvērt arī ļoti tradicionālu muzeju. Šis muzejs ir atvērts atbildot uz 21. gadsimtu. Ja, nu, tas tad kā tiek ekspozīcija pasniegt, kurās ir ekspozīcijas tādas, kuras ir, pasniegts, es taisīgs arī cits izstādes iekārtojas arī te enerģētikas muzejiem, esmu sadarbojies, un tur ir tā, ka, tās sievietes tā māka, tā viņas iekārto, bet viņas pieaicina mani, kā neatkarīgs Petris, redzu to visu savādāk, un jā, viņiem patīk, viss ir kārtībā. Varbūt tur vajag piesaistīt cilvēkus, kas ir jau varbūt kā profesionāļus, kas iekārto tās izstādes, kuri redz to savādāk, viņi redz tur kaut kādas tur abstraktas figūru, abstrakti tekstu sienas, bet viņi kā infografiku sienas. Un cilvēki atnāks, viņi redzēs, viņi atcerēsies, viņi pastāstīs, nevis viņi kaut ko redzējuši, tur fotogrāfijas, 20 fotogrāfijas, ko zina, ekspozīcijas iekārtotājs, kurš nebija tie lietai kā reklāmas speciāli. Tas arī esmu reklāmā strādājis arī, to lietu saprotu, ka vajag cilvēkam uztveramam būt visam. Bet tā ir tā sinerģija starp cilvēkiem, un atkal tas cilvēks ir svarīgs. Bet ir vajadzīgs Šeit es atbildētu, ka šis jautājums atgriežās visdrīzāk pie finansējuma. Ne jau finansējuma, tas ir tīri iekārtojumi, vai kā Jūs iekārtos tik bez maksas. Nē, bet var arī pa mazām naudām iekārtot, lai tas ir redzam. Nevajag liels. Un vēl arī bieži vien kaut kādi muzeji aizmirst to, ka, gatavo Eiropas projektu un, piemēram, dizainu jau neparedz finansējumu, jo dizains tā jau, vai mēs paši kaut kā salikt. Tur ir runa par to, ka ir kaut kādi cilvēki, tiešām, viņi kaut ko dara un tur viss ir kārtībā, kā viņi tiešām, dara pēc labākās sirdsapziņas, bet kaut kādā ziņā iztrūkst kaut kāda varbūt tā sapratne par to, kā mūsdienās kaut kā, piemēram, ir jāveido ekspozīcijas, kam ir jābūt mūsdienu ekspozīcijas, tādām neatņemām sastāvējām, Es vienu pazīmu varu pateikt, par to mūsdienu muzeju padomājums ir, ka tajā brīdī, kad tiek taisīta ekspozīcija, tad aiz muzeja speciālistam aizver durvis priekšā vispār, un viņam vairāk, viņš ir atdevis savu to, ko viņš grib. Varbūt arī uzrakstīs to Eiropas projektu, un vairāk viņam nav teikšanas, jo viņš īstenībā tālāk nevienu soli nezina. Ja neskata, ka viņš ir 2-3 gadus strādājis pie projekta izstrādes, viņš ir iezīmējis, kāda būs viņa ekspozīcija. Viņš tagad var skatīties uz augļiem, kā viņa plaukst, viņš to ir iestādījis, un tad viņam ir jāskatās, kā tas koks uzaug, viņš nedrīkst to dabu, kas aug, viņam būtu jāvarēs, bet viņam ir jāvarēs. 30 ārās, atstāj 20 eksponāts, un visi bija ļoti laimīgi. Bet es domāju, ka vienmēr ir vienkāršāk kaut ko sākt no gala, un te atkal jārunā par divām dažādām lietām. Muzeja, kas pastāv 30, 50, 100 gadus, tā ir viena lieta, tur ir tradīcijas, tur ir ļoti grūti kaut ko laust, pārtaisīt. Vai kaut ko vienmēr, teiksim, no jauna uztaisīt ir vienkāršāk. Sevišķi, ja ir viss tā kā pareizi sanāc, ir producents, sameklē naudu, atrod, tas tāpat kā teātris vai kā kino. Pēc būtības tas pats, un atrod, teiksim, izpildītājs labākos iespējamos, kāds to var savākt. Vēl ir ideja forši, viss notiek. Protams, ka nevar salīdzināt vecos lielos muzejus, ko tagad darīt ar viņiem? Viņi ir tradicionālās mājās, tur ir tradicionāls ekspozīcijas. Man pat grūti iedomāties, ka to varētu kaut kā laust. Kuģniecības muzeja, piemēram. Nezinu, man liekas, ka Mārkas muzejs mums ir lielisks piemērs, kurš arī ir ļoti ilgi pastāvošs muzejs ar tradīcijām un it kā tik ļoti klasisks, bet cilvēks vienkārši ļauj tam iet ielās. Ne, tas ir taisnība. Viņš ir dzīves. Viņš ir dzīves, tāpēc, ka tur viss griežās. Visā muzejnieku vidē Valsts Nacionālais mākslas muzejs ir izņēmums, nevis tipisks pārstāvis. Jā, tā kā būsim godīgi. Bet vēl būsim godīgi. Es pati nāku no Nacionālā mākslas muzeja un man ir 10 gadu pieredze tur. Es tagad esmu ārpusē un ar ārpusnieku skatu es saku, ka zināmā mērā jā, aiz tā, ka viņš ir tāds vienīgais, viņam pašlaik nav konkurentu vienkārši. Man liekas, ka trūkst kāds, kas dveš pakausī un saka, ka tev ir jākļūst vēl labākam. Tā ir mana pārliecība. Tajā pašā laikā es nepiekrītu, ka vecās mājās, vēsturiskās mājās iekārtot muzeju nevar sākt dzīvi no jauna, jo... To mēs pēc pāris gadiem redzēsim. To mēs redzēsim, jā. Bet tajā pašā laikā man šķiet, tas, uz ko es vedināju, ka, ja sabiedrība mainās, tad arī, tomēr muzejām kā vērtību krājējiem, uzkrājējiem, glabātājiem arī jāspēj mainīties līdzi. Cita lieta, ko man šķiet atkal ļoti daudz
mēs šodien ļoti daudz kritizējam muzejus, bet tajā pašā laikā tāda kā atbalsta roku sniedzot muzejiem, man šķiet, ka muzeji kaut kādā ziņā ir nedaudz pazuduši no kultūra politikas prioritātēm kā tādi. Mēs varam teikt, ka tas ir pašu muzejnieku zinām problēma, mēs varam meklēt tā vai citādi, bet man šķiet, ka arī šīs diskusijas viens no tādām ilgtermiņa mērķiem ir iezīmēt vienkārši mūsu visu vajadzības. Ja? Mēs sakam, ka mēs esam gatavi visi sadarboties, ja? Un mums vajadzīga šī mainības pātrināšana, respektīvi šī mainīšanās no tradicionālas vērtību glabātuvis, atcerieties, muzejām vispār ir retumu krātuvis slava sākotnēji, jā, retumus saglabā, atļauj kādiem ienākt apskatīties, jā, un kā tas ir evolucionējis līdz tam, kad muzejus sauc par sociālo pārmaiņu aģentiem, diskusiju vietām un fórumiem, un visas tās, jau stereotipiskās lietas. Tas nav vairs jaunums nekur ārzemēs, pieņemsim, Liverpools muzejs šogad ir dabūjis Eiropas muzeju politisko gada balvu, Eiropas komisijas balvu par to, ka viņi ir sociālo pārmaiņu aģenti, viņi tā sevi pozicionē. Viņiem ir bezmaksas sieja, visas programmas ir bezmaksas, bet viņi to ir izcīnījuši. Ne katrs Londonas muzejs ar to var lepoties. Londonas muzeji ir gandrīz. Viņi ir bez maksas. Jā, viņi ir bez maksas līdz robežai, bet tajā pašā laikā viņi savā ziņā paliek ļoti elitāri muzeji. Es teiktu, ka elitārs uz Latvijas muzejiem attiecināt nav īstais vārds, bet tajā pašā laikā tā ne visai fleksiblā iešana laikam līdz, es domāju, ka vislielākā problēma. Man ir diezgan liels pārsteigums, ka neviens no auditorijas neteica, ka sadarbības lielākā problēma ir tā, ka radošās industrijas ekonomiskā spiediena arī dēļ strauji attīstās. Vai saražos produkciju un dabūs naudu un piesaistīs finansējumu, vai izzudīs. Muzeji tomēr, lai kā viņiem tāda konstanta pamatfinansējuma bāze nodrošina. Tas jau jebkurā no lietas ir, un arī parasti, kad tāda līdzīga diskusija arī varētu būt tīri mūzikas iekšienē, jo parasti arī tā, ka klasiskā, akadēmiskā un džeiss ir atbalstāms un populārā nav kultūra politikas vadlīnijās, jo tādēļ, ka tur ir tas maldīgais priekšstats, ka visa popkultūra uzreiz ir komercija, jo tad, kad grupa sāk un viņai ir jāieraksta pirmais albums, tas ir tikpat sarežģīti, kā ierakstīt albumu džeiza grupai, teiksim, un līdz ar to tas ir tāds, kad ir tā, ka ja tev, teiksim, nav šī garantija, tev ir iespējams reizēm jādomā mazliet, tā teikt, uz tās riska robežas. Un es pieļauju, ka arī tajā pašā albumā publicitātes visā bija arī Kaspar Rogas intervija, kur viņš mazliet tieši bija rakstnieku tās lietas un tā tālāk, kad arī tautas atcepās mazliet, kad viņš tieši minēja to, ka ja tev nav, neviens tev nedod šo naudu, tad tev ir jādomā, kā tu to vari, teiksim. Patiesībā, lai cik nepopulārs tas viedoklis, bet tajā brīdī, kad krīzes skāra arī muzejus, 8. gadā, tajā brīdī varbūt, ka tas ir likumsakarīgi, varbūt, ka tas jau brieda diezgan ilgi, bet radošākie projekti ir muzejos sākušies tieši pēc 8. gada. Tajā brīdī tā kā krīze sākās, ja? Parādījās priekšņi, un patiesībā tas ir pat diezgan absurdi, ja, jo vienā brīdī... Tas absurds nav, tas ir... Bet finansētājs, bet ziniet, ka finansētājs brīži vien, tagad es domāju, valsts citreiz arī paprast, bet jums nebiedz finansējumu, bet jūs uztaisījāt vēlās piekdienas. Pieņemsim, ka visi pieaugušie beidzot var atnākt uz muzeju pēc darba. Vēl arī dīseņu uztaisiet. Nē, bet tieši es pats Londonas, es neatceros vienreiz arī Inese bija ar māsu, man liekas tieši tad arī bija, kad mēs bijām muzejā un tur bija DJs lejā, jo tā bija vēlais vakars. Tas ir tāds, tas tāds, tā kā mums ģimenes dienas. Mēs varam Jo, teiksim, tos jauniešus arī, bet DJ muzejā jums būs arī jaunieši. Vai baznīcas jau to 10. gadā? Tas nav nedaudz. Sviesajā muzeja naktī Latvijā. Bet muzeja nakti arī. Bet, ko tu Jāni saki? Grupa Regīnas.
spēlē vienā muzeja naktī, jā. Bet tajā... Piekdienu vienu labu Latvijas dīdžeju, ne jau tas, kad viņiem tur uzreiz kaut kas jādara, viņš vienkārši dod fonā tādu mūziku, kad jaunietis, kurš iet piekdienu ārā, noiet garām muzejam paskatās, vai tad nav kāds. Tas gan tā labi izklausās, mēs mēģinājām arī darīt tā kā vismaz jaunās grupas, kurām nav vēl jāmaksā, bet tā kā iemānīt viņus kā platformu, jūs parādīsiet sevi. Bet nemaz tā, tie jaunie arī ir ambiciozi un nemaz tā bez maksas viņi arī nāk uz spēlēt. Tas ir tas fenomens, ko es rādīju ar to mūsu projektu, to pēdējo vārds Latvijas dizaineriem. Jo tur nav ne jaunie dīdžeji, ne jaunās mūzikas grupas, ne vīniņš pa brīvu, ja? Un tas apmeklētāju un interesantu skaits, kas grib klausīties, ka dizaineri stāsta par to, kas ir dizains, kā viņi ir nonākuši līdz savam zīmolam, savu šo te radošo prezentāciju. Ne tiem dizaineriem tiek maksāts neko, riktīgi bezmaksas un arī, ir bez maksas, ja? Bet, kad šajā trešdienā jaunieši konsekventi nāk un viņiem ir interesanti, jo tas ir saturīgi pavadīts vakars, un tur nav nekāds entertainment, tā ir drīzāk intelektuāla saruna. Un ir šie te 180 pār cilvēku vakar bija atkal. Un tā ir 4. reize. Ja? Bet tas ir tāpēc, ka jūs esat precīzi trāpījuši šobrīd aktuālā lietā. Tieši tā, jo šobrīd ir startupi un dizaini. Bet es domāju, ka tā problēma ir forši, ka ir tie 180 vai tie 381. reizē. 320. Bet savukārt tā problēma ir tajā, ka tie konstantie 180 arī ir decit, tie ir griezti. Tā ir tā interesanta kopa. Un tā interesanta kopa, es runāju ātri pavisam citā lauciņā ar Jaunā teātra institūta meitenēm. Un tā interesanta kopa, kas ir bijusi un kas tagad ir samazinājusies pēdējā 5 gadē par to teātri, ko viņi ved. Viņa nav pat pieauguši, ir kaut kādi pienākuši mazliet jauni klāt, daļa ir aizbraukuši projām, un tie ir kaut kādi 1500 cilvēki, kurus tas interesē, un uz 2 miljoniem that's it. Tādā ziņā, un es domāju, ka tā ir problēma par to izglītošanas iespēju, un tas ir tas stāsts, kāpēc ir labi, ka tas, ko jūs darat, tas, ko dara Nacionālais muzejs ar sarunām, ka skaidrs, ka palēnām aug, bet tas, ko mums vajadzētu, ir dabūt katalizatoru, lai tā izaugsme notiek ātrāk. Ka tā ir tomēr nepieciešamība iet laikam līdzi un kļūt atvērtākiem dažādām sadarbībām. Es domāju, ka tas, ko es gribēju pateikt, un man jāpasaka beigās, man liekas, ka ir arī tā, ka šeit kāds finansējumu pieminēja muzeja nozarē, ja? Tas ir arī nedaudz man šķiet, ka nevienlīdzīgā pozicionēšanās starp jūs varat mani apšaubīt, bet radošo industriju cilvēkiem un muzeja cilvēkiem, kuri tomēr pie tā nelielā finansējuma, man šķiet, ka ir nedaudz arī par pazemīgu paši palikuši. Respektīvi, ka tas finansējuma trūkums bieži vien nospiež to, ko tad mēs iesim vēl lūgt vēl papildus kaut ko, ja? Tā kā... Jālūdz un var palūgt. Bet es par realitāti tagad runāju, jā, ka mēs rītdien starp citu naudas pasaulē diskutēsim par muzeja nozares atalgojumu, kas, tā kā varētu sasaistīt, ja? Bet tas ir viens no aspektiem, ka tās nevienlīdzīgās pozīcijas varētu būt. Es patiesībā vedināju uz domu, kāpēc iniciatīvas pārsvarā nāk no radošām industrijām, nevis no muzejiem. Šeit pieminēts cilvēku faktors, kāpēc jauni cilvēki aiziet no nozares, jauni radoši cilvēki aiziet no nozares uz dažādām reklāmu nozarēm, uz pelnošajām nozarēm. Ja? Tas ir vēl viens apstākļus, jauni cilvēki aizplūst, jaunas asins. Kāds minēja par 20 gadiem muzejā, 30. Tas ir viens no... Bet šodien atnāca. Bet muzeja jau ir asinīs. Tā kā vēl viens faktors, jā, ka mēs pie ekonomikas faktora arī pieskārāmies, bet ka tas ekonomiskais faktors gan muzeja finansējumam kā tādam, gan arī atalgojumam kā tādam diezgan būtisku lomu šajā radošo un muzeju industriju sakarā spēlē. Bet tajā pašā laikā, ar ko es vispār saku to domu par šādas diskusijas nepieciešamību, ir tas, ka
Patiesībā muzeji ir lielisks resurss radošo sadarbībai radošajām industrijām, lai kā mēs to birokrātiski sauktu, vai par to, ka muzeji pieder pie kultūras industrijām un radošās industrijas pie radošajām industrijām, vai to, ka mēs tomēr cenšamies muzejus kaut kādā veidā 21. gadsimtā jau ievietot radošajās industrijās, vismaz dažus, vai to, ka vienkārši pasakot, ka tās ir divas industrijas, kam vajadzētu tādu tiltu un sadarbību vienēt. Tā bija viena no pirmajām diskusijām, manuprāt, ja, kas iezīmēja arī tālāko nepieciešamību diskutēt droši vien jau daudz specifiskākā arī kontekstā par šiem dažādajiem sadarbību aspektiem, jo mēs šeit runājam gan par ļoti, ļoti specifiskiem sadarbības aspektiem, kur kāds tur paprasīja, vai teātris īsti atšķirās un pieder, ja, atšķirās vai pieder. Un motoru muzeja piemērs man šķiet, ka arī bija tāds diezgan specifisks dabas piemērs. Mēs pieskārāmies arī tādiem tradicionāliem piemēram, kad šīs sadarbības ir ļoti radošas patiesībā un nepieciešama tikai. Viņu vajag veidot to pašu tirdzniecības sektoru, viņu vajag ārpus muzejiem virzīt. Jo ir muzejos tirgošana, tas ir viens, bet ir ārpus, ir daudz vietas, kur to var darīt. Vienkārši to vajag, tad ir to enerģiju kopā salikt, kad ir tās lietas, viņiem ir projekti, produkti, ko Nacionālā mākslas zīmola fonds tājas, ko mēs atkal neatkarīgi un visi ir kā mēs kopā, bet to visu vilkt uz ārus, konkrēti tas, kas bija pie man par to ļoti interesējās arī citi veikali, un tagad ir tā doma, ka to tālāk zāri likt no muzejiem ārā, lai viņš ir stāv centra veiklos, kaut vai ir kaut kāds ar tie paši nevis dārgs, bet es neredzu. Es vērtēju pēc sevi. Un ziniet, kas man vēl liekas svarīgi par šo pozitīvo sadarbību runāt, jā, jo cik daudz no jums zināja par visām no šīm sadarbībām, par ko mēs šodien runājām. Ir divas lietas. Viena lieta, ka patiesībā jūs neesat maz tik sliktā situācijā, ja jūs salīdzināt sevi ar komerciāliem klientiem, kas ražo tos pašus jogurtus vai ko, viņiem patiesībā ir daudz lielākas problēmas nekā jums, un pat vislielākā problēma, ka viņiem neviens finansējumu nedod, viņiem pašiem tas ir jānopelna. Un tad, ja viņi taisa lielās reklāmas kampaņas, iet pie lielajām reklāmas aģentūrām, mēs runājam par cipariem, kas vairākas reizes pārsniedz jūsu gada budžetu vienu kampaņu. Ja? Tā kā otrs ir tas, ka viņiem ir patiesībā ļoti garlaicīgas lietas, kuras cilvēki ļoti labi saprot, ka viņi pārdod jogurtu. Jums ir neizmērojams vērtības, jums vienkārši jādod veids, kā viņas parādīt. Un trešais, neviens jūs nekad neuztvers kā komerci, klienti, kas bāžās visu savu reklāmu.